Čau, draugi, nu ko? Esmu beidzot ticis līdz garāžai, izkrāmējis visas savas mantas, kātus, mānekļus, elektromotoru, akumulātoru. Akumulātoru es uzlīdzu slādēties un pastāstīšu nedaudz par to, ko jūs redzēsiet dotajā video, kur jūs cerams noskatīsieties. Mums bija doma braukt uz Babītes ezeru un meklēt metrīgās līdekas, jo laikapstākļi bija, es teiktu, diezgan dažādi. Bija gan vējš, bija gan saule, bija gan lietus ar krusu, attiecīgi pilna laikapstākļu gama mūs sagaidīja Babītes ezerā. Tāpēc bija liels cerības, ka mēs atradīsim kādu metrīgu līdeku, ne tikai atradīsim, bet arī noķersim viņu un sanāks to visu parādīt arī jums. Tad, nu lūk, skatieties video, skatieties, kādu līdeku mēs šodien noķērām. Kopumā bija, es teiktu, laikam kaut kādas 7 zivis. Bija gan zemāri, gan 5 mēra zivis. Kontaktu bija diezgan maz, ņemot vērā tos laikapstākļus, kuros mēs copējam. Jā, copējam mēs šodien trietā. Biju es, Andrejs un Gunārs Freibergs. Čalis arī ir piedalījies Latvijas čempī makšķerēšanā. Es teiktu, diezgan pieredzējis copmanis. Bija interesanti paklausīties viņa tādu pieredzi, ko viņš padalījās ar mums gan par līdekām, gan par lašveidīgajiem, gan par zandartiem, pastāstīja visādas interesants features, tāpēc es teiktu, ka copes diena bija diezgan bagātīga informācija ziņā un notikuma ziņā. Bet jā, copējām mēs no 6 līdz 6 vakarā, tā kā diezgan smaga cope. Jā, izbraukājām mēs ezeru diezgan pamatīgi, mēs bijām gan pie viena krasta, gan pie otra krasta, gan seklumos meklējām līdekas, gan zāļu biezumā galīgākajā, gan arī tādās lēpenēs ar kaut kādiem logiem, bet kaut ko mēs šodien atradām. Tā kā skatāties no mānekļiem, es teiktu, tāds tops bija mazie džerki, kaut kāds 7-10 cm izmērā. Andrejam nostrādāja slavenā zila. Vienu basteru viņš veiksmīgi aizmet projām, jo viņam karbīna bija atvērusies, bet viņš dabūja diezgan labu kompensāciju šodien, tāpēc es domāju, Andrejs par šo mazo niansi, jā, mazo zaudējumu viņš nepārdzīvo. Un jā, un nostrādāja arī Andrejam virlvindlūrs, klusā versija, mazais izmērs. Gunārs mēģināja copēt, arī pamētāja lielo, kas ir ar kapsulu, ar to skaņas iekšā. Es teikšu, ka man ļoti patīk, kā viņš spēlē. Viņu var ļoti lēni izvadīt, un visticamāk, ka es skatīšos lielo izmēru, kas ir ar skanošais, ar grabuli iekšā. Un visticamāk, es šādu iegādāšos arī sev, jo peles ir arsenālā, bet tāds māneklis vēl nav. Tāpēc, kā es teicu iepriekšējā video, šie mānekļi jau ir novecojuši, viņi zivs neķer, jāpērk kaut kas jauns. Tā kā, jā, skatieties video, spiežat laiku, parakstamies, jā, atstājam komentāru, kādu padalāmies, nezinu, ar savu pieredzi, kur jūs šādos laikapstākļos meklēt līdekas. Un, kā es teicu, varbūt kaut kādu savu top mānekli Babītes ezeram. Iespējams, ka kaut kas no tā visa labuma man nav vēl manās kastēs, tāpēc iegādāšos kaut ko jaunu un vienmēr gribās kaut ko pamēģināt jaunu, interesantu un noķert uz viņu kādu līdeku. Tā kā laiks, parakstamies un tiekamies nākamajos video. Visu labu! Вот этой красивой тут до хера было, хорошая рыба. Nu ko, cik minūtes pagājušas? Kaut kādas 10? Viņš ir pirmā zivs? Iesāk mums garēs, pēc tam šitādas liksim kā mānekli, es domāju,
Jā. Viņš tā pamāc priekš māneklīši bija. Nu, jā, vajadzēja kāds 5 ceņus vēl klāt. Saslēdā? Маленькая. Tā līde, kas Andrejam aizgāja, pieķērās man. Izstāst, Guņš tā no tavējā? Tā jau teikt māneklis būs, es domāju. Tā, tur mēs viņu nokritīsim. Nu, kratīsies nos. Un redz, kā uzmanīgi arī pašā. Jā, pašā. Maliņā. Tā negribas viņu vispār no ūdens ņemt ārā. Tā, kur man te bija. Daļa. Mēģināsim galīgi netraumēt viņu. Opa, aizgāja. Es nepaspēju. Tieši izslēdz ārā kameru. Zini kā, lai neķer to pašu zivu, jāmaina māneklis vienkārši. O, skaisti. Bremze vienkārši. Gaudot. Kā mēs pagaidām te bērnu dārzā kaut kādā. Tā, ja jūs redzat vai neredzat, tur debesis mums rāda zīmi. Šitās te, caurumiņš. Nu, mēģināsim to visu apgāzt. Nu, kamēr es te brīvs velku, tikmēr Andrjuha jau paņēmis kaut ko. Nu, kamēr raksta vai neraksta? Kamēr raksta. Tas labi. Oi. Metriņš Andrjuham. Oi, jo, Heidi. Pag. Man būs ērtāk, es domāju, viņam zin kā. Es taču teicu, Andrjuham norāvās māneklis, un es teicu, ka jābūt metram ir. Es teicu, ka vajadzēja šeit atbraukt, bet ilgi nav. Smuki ziltiņi. Uz mazo džirku, jā? Ā, nē, uz... O, uz šito, tad nevarēja jau likt viņu. Nē. Domāju, Varēsi? viņi tādi mierīgi. Tas paņemsim. Ai, es šodien operatoru lomā. Uaa! Nu? Andrjuha? Pasmuko. Tā, tagad Gunčam būs jānovāc kāds, jānovāc mānekļi. Es domāju, ka šitās mazās mēs šodien nemērīsim. Nē, labi, pirmo nomērīsim vienu vēl, zin kā. Kaut ko vajadzētu uzlikt uz tā lineāli. Šoda. Nu, pasmuko, tad ritīgi makan maz astīte. Ir, smuki. Nu, ko mēs viņu darīsim? Nobučosim, laidīsim vaļā, ne? Andrejs krasavčiks. Paņem puģiku, viņai pamasē vēdriņu ar 2 rociņām. Aizgāj! No otras puses jāķer. Reku. Smuki. Nu ko, Džeki, super! Andrej, paldies tev par kontentu. Tava zivs šodien ir noķerta, es izpildīju, tu spēle tiek izslēgta. Mēs turpinam. Mums jānoķer vēl 2 metri. Andrejam viens ir, jādabūna man, un Gunčam jādabūna metris. Un tā mums būs plāns izpildīts. No, Andrejam zivs.
O, super! Andrejam zemmērs, tas nozīmē, ka mums palika vēl viens zemmērs un tā būs metrīgais. Jā, Andrej, paldies! Tev ir 2 zemmēri, jā? Tagad no mums kāds noķer zemmēru un tad atlikušajiem būs metrs. Viņš noķēra asarīti. Tūlīt būs mums arī metrs laikam. No pirmā mētiena Andrejam. Ākal. Nu, cerams, ka tas būs zemmērs. Nu? Mērs? Bļāviens. Tad pēc šitā mēra mums ne... Nu. Šito jau varam tirgu arī vest. Nu. Otus? Otus, viss ir mutē. Davai, turpinām. Mums vajag metru, mums nevajag šos mazos. Maza zivtiņa. Op. Да не, куда там? Tā. Galvenais man nesačakarēt neko. Šitādi te. Spām. Сейчас мы ее atlaidīsim vaļā. Kurš? O, tā. Nu, fantastiski. O. Nu, priekš kontentu uzfilmēsim mazo zivtiņu. Andrej. Jā, Andrej šodien atkal mums spridzina. Jā, Andrej? Jā! Mēriņš. Op, uzmanīgi kāds. Op. Maiņā. Smagi. Smaga cope, bet Andrejam šodien kaut kā sanāk, jā? Kādam jau vajag iespēt pa pārējiem. Jā, un tā kārtīgi. Tā pamatīgi viņš šodien mums te. Nu ko, Andrejs pateica, ka jāķer uz maziem džerkiem. Un kaut kas galā ir. O, smugs zemmēriņš. Nu, attāķēsies? Nu, nē. Negribu attāķēties. Tā, ka ja kādam vajag padomu, kur cilvēks Andrejs, droši jautājiet viņam, uz ko šodien ir jāķer. Nu, man nav ko teikt. Andrejs mums atkal kaut ko velk. Zemmērs, nē. Mēriņš laikam 50 kaut varētu būt. Visiem var redzēt mānekļa krāsu. Labi, Andrej. Es tev nepalīdzēšu šito zivu.
Cīnies pats. Nu, kamēr mēs te čakarējamies, Andrejs vēl vienu paņēma. Es domāju, ka es stipri padomāšu, vai nākamreiz ņemt Andreju sofu vai neņemt. Tāpēc, kad ar Andreju pie zivīm mēs netiekam. Jā. Nu, cik kad 6-5 niec, ne? 6-5 ir. Tad paskaties pašā. Tā tas darās. Jā, kaut kā tā. The sun creeping over the misty lake. A rod in my hand, make no mistake. Pike and perch, they call my name. Chasing Xander, wild and untamed. Salmon runs like fire through my veins. I feel alive out in the rain. Cold wind blowing, but I don't care, 'cause peace like this is rare out there. One last cast, that's what I say. But I'm still here at the end of the day. It's more than luck, it's love that lasts. We're all just fishing on one last cast. Yeah, one more throw, one more fight, dreaming of a monster bite, saying it's the last, but that don't pass. Truth is, the last cast never lasts. Soft ripple on a glassy bay.